Labvakar, prieks būt šajā vietā, Dieva namā, sabata stundām iesākoties. Un, kā jau dziesmā dziedājām, ir brīnišķīgi, ka mums ir Dieva vārds, ka mēs to netraucētu un brīvi varam atvērt. Un es nezinu, kāda ir jūsu pieredze, bet es domāju, ka tā ir, jā, kā mēs dziesmā arī dziedājām, ka tad, kad mēs atveram Dievu vārdu, tad tas ir kā tāds dzīvības ūdens, kas plūst un kas atspidzina, iedrošina. Un, jā, arī pēc nedēļas gājuma, pēc darbiem, ka mēs varam tiešām veldzēties Dieva gara dotajā vārdā. Interesanti arī šis laiks ir tāds saspringts laiks, interesants laiks, kad daudzi uz tādu jautājumu, kas būs rīt, kas būs parīt, kas mūs sagaida Latvijā, Baltijā, Eiropā. Bet ir labi, kad mēs varam pazīt Dievu, kurš zina visas lietas, kurš pārzina šos jautājumus, un mēs viņam varam uzticēties. Un šodienas tēma, turpinājums par Svēto garu, un jūsu miesa Svētā gara mājoklis. Bībeles teksts 1. korintiešiem 6. nodaļa, 19. un 20. panti. Ja vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir Svētā gara mājoklis, kas ir jūsos, un ko jūs esat saņēmuši no Dieva, un ka jūs nepiedarat sev pašiem, jo jūs esat dārgi atpirkti, tad nu pagodiniet Dievu ar savu miesu. Vai jūs neziniet? Jūs taču ziniet. Kāda ir Dieva vēlme attiecībā pret cilvēci, attiecībā pret cilvēkiem? Kāda ir viņa vēlme? Un tas ir vecajā derībā, mēs to ļoti skaidri varam izlasīt. Mēs varam lasīt arī par to jaunajā derībā. 2. Mūzes grāmata, 25. nodaļa un 8. pants. Tad, kad Dievs bija izvedis Izraēla tautu no Ēģiptes zemes, tad viņš deva kādu norādījumu savam kalpam, tautas vadītājam, Mozum, un sekojoši ir vārdi, un tiem būs man taisīt svētnīcu, ka es varētu mājot viņu vidū. Kāda ir Dieva vēlme? Mājot Dieva tautas vidū. Tāpēc Izraēla tauta izgatavoja svētnīcu, Dieva namu, telti, tuksnesī. Tālāk, ja mēs skatāmies arī psalmu grāmatā 132. nodaļa un 13. pāns, kur ir teikts, jo tas kungs ir izraudzījis Ciānu, tur viņš grib mājot. Dieva vēlme ir mājot tautas vidū, mājot Dieva bērnu vidū, mājot Dieva namā. Ir jauki būt arī Dieva namā, jo mēs varam apzināties šeit Dieva klātbūtni. Arī jaunajā derībā mēs varam lasīt 1. Tesaloniķiešu grāmata, vēstuli 4. nodaļa un 3. pāns.
jo tāda ir Dieva griba, lai jūsu dzīve būtu svēta. Lai jūsu dzīve būs svēta. Kā tas ir iespējams? Dzīvot svētu dzīvi. Kurš no jums domā, ka jūs esat svēti? Kāpēc tik pieticīgi jūs domājat par sevi? Jūs teiksiet, varbūt, svēti dzīvot nav viegli. Nav viegli, vai ne? Svēti dzīvot, bet ja Dievs kaut ko saka, tāda ir Dieva griba, tā ir viņa griba, lai jūsu dzīve būtu svēta. Tad Dievs nesaka kaut ko, ja viņš nenodrošinātu arī iespēju tā dzīvot. Un viņš to apsola, jo aiz katra norādījuma ir apsolījums. Kā mēs varam dzīvot svētu dzīvi, ja viņš dzīvo mūsos? Un kā Jēzus dzīvo mūsos, kā Dievs dzīvo mūsos, Efeziešu vēstule 3. nodaļa, 16. un 17. pāns. Vēstule Efeziešiem 3. nodaļa, 16. un 17. pāns. Lai viņš savā godības bagātībā jums dotu savu garu un darīt stipri jūsu iekšējo cilvēku, un lai Kristus jums ticību turot mājotu jūsu sirdīs un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā. Kur Dievs grib mājot? Kur Jēzus vēlās mājot? Mūsu sirdī. Tad viņš vēlās mājot uzticīgo bērnu vidū, savā draudzē, bet viņš vēlās mājot mūsu sirdī. Un tad, kad viņš mājo mūsu sirdī, tad mūsu dzīve ir kāda? Tā ir svēta dzīve. Jo nevis, kad mēs to darām svētu, bet Dievs to dara svētu. Jo viņš mājo mūsos. Un kā Jēzus Kristus var iemājot mūsos šodien? Mēs lasījām caur svēto garu, caur savu garu. Vai tev ir pārliecība, ka Jēzus caur svēto garu mājo tavā sirdī? Vai tu esi lūdzis, lai viņš ņem mājas vietu tavā sirdī? Es ticu, ka nevienreiz vien jūs esat to lūguši. Un īpaši, kad jūs sākumā nācāt pie Dieva, kad jūs teicāt, jā, nāc, kungs Jēzu, manā sirdī. Es nododu savu dzīvi Dieva rokās, es dodos kristību ūdeņos, sākās jauna dzīve ar Dievu. Kur Jēzus Kristus mājo mūsu sirdīs. Caur savu garu. Brīnišķīga izvēle. Tā ir vislabākā izvēle, ko cilvēks jebkad savā dzīvē var izdarīt. Ja kāds vēl domā, nezinu, kā ar mani ir, vai es esmu īsti atdevis savu dzīvi Jēzum, vai viņš manī dzīvo patiešām šodien, šovakar, mēs varam izdarīt šo izvēli un lūgt, lai Jēzus nāk manā dzīvē. Un to viņš paveic caur savu garu. 1. korintiešiem 3. nodaļa un
16. un 17. panti. Kur rakstīts, vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un ka Dieva gars jūsos mājo? Ja kas Dieva namu samaitā, to Dievs samaitās, jo Dieva nams ir svēts, tas jūs esat. Ļoti skaidri pateikts, katrs mēs esam kā Dieva nams, kur Dieva gars mājo. Ja mēs esam Jēzu Kristu ieaicinājuši savā dzīvē, tad tā ir mūsu pārliecība, ka Viņš caur svēto garu mājo mūsos. Un to apostols Pāvils atgādina Korintas draudzēji, vai jūs nezināt, Dievs jūsos mājo. Bet tad ir turpinājums, ja kas Dieva namu samaitā, to Dievs samaitās, jo Dieva nams ir svēts, tas jūs esat. Ir svarīgi, ka mēs esam pieņēmuši Jēzu, ka mēs esam lūguši, lai Viņš nāk mūsu dzīvēs. Bet tā ir arī atbildība. Rūpēties par Dieva namu. Kā es izturos pret Dieva namu? Kā tu izturies pret Dieva namu? Ka mēs ienākam draudzes telpās, tad mēs zemojamies, mēs pielūdzam Dievu, mēs dziedam slavas dziesmas. Un šeit mēs izturamies ar tādu godbijību. Bet ja mēs katrs esam kā Dieva nams, ja mūsu ķermenis ir kā nams, es vēlos arī izturēties šajā namā vislabākā veidā. Uzmanīt šo namu, vai ne? Lai tas ir vislabākā kārtībā. Un tā ir Dieva vēlme, ka mēs esam uzmanīgi, ka mēs nesamaitājam šo Dieva namu, bet ka mēs to uzturam vislabākā kārtībā. Un ka mēs to darām nevis ar tādu nopūtu, man atkal ir jāsaved kārtībā šis Dieva nams, mans ķermenis, bet jauna dzīve kopā ar Kristu. Tā ir priecīga dzīve. Viss, ko es daru, tas sagādā prieku. Interesants teksts ir Jāņa evaņģēlija 15. nodaļa, 7. līdz 11. panti. Tur ir par šo palikšanu un par to, cik tas ir svarīgi. Bet kas ar to viss saistās? Ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko gribat, tas jums notiks. Brīnišķīgs apsolījums. Ar to mans tēvs ir godā celts, ka jūs nesat daudz augļu un topat par maniem mācekļiem. Kā tēvs mani ir mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis, palieciet manā mīlestībā. Ja jūs turēsiet manus baušļus, jūs paliksiet manā mīlestībā, itin kā es esmu turējis savu tēvu baušļus un paliek viņa mīlestībā. To es uz jums esmu runājis, lai mans prieks mājotu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Dzīve ar Kristu
kad svētais gars ir mūsu mājvietā, tā ir prieka pilna dzīve. Tad arī tās disciplīnas, ko mums jāievēro, tad tās sagādā prieku. Ir tāda jauka grāmata Soļi uz personīgu atmodu, un tur 71. lapspusē ir tādi vārdi rakstīti. Tas, kurš ir svētā gara piepildīts, var un varēs ar prieku ievērot disciplīnu. Jums patīk disciplīna? Atalgojums tam ir labāka fiziskā, garīgā un dvēseles veselība. Tam, kurš nav svētā gara piepildīts, būs grūti to īstenot, tāpēc piedzīvos zaudējumus. Tātad ir grūti paklausīt Dieva likumiem bez svētā gara. Izraēla tauta teica, tad, kad viņi saņēma Dieva likumus, jā, mēs darīsim to tieši tā, kā tu saki. Bet viņi neaizdomājās, ka viņiem vajadzīgs spēks no augšienes, lai viņi to īstenot. Tālāk ir rakstīts šajā grāmatiņā, Dievs sagaida, ka mēs viņa godam, viņa kalpošanai un sev par prieku, savu ķermeni un garu uzturam vislabākajā kārtībā. Svētā gara piepildījumam arī šajā ziņā nav aizstājēji. Ja Jēzus caur svēto garu dzīvo mūsos, tad viņš ir arī tas kungs, jūsu ārsts. Brīnišķīgi, kad kungs ir jūsu ārsts. Protams, ir vajadzīgi ārsti un mediķi, un ir labi ar viņiem konsultēties. Bet pāri visam ir labi apzināties, ka tas kungs ir jūsu ārsts, un kad ir šie veselīgi dzīvesveida principi, kurus ievērojot, mums uzlabojās veselība. Ja mēs tos neievērojam, tad mūsu veselība piedzīvo arī kādas sekas. Arī es to esmu pieredzējis uz savas ādas, jo viens ir zināt, kas ir labs, un kas ir labi un veselīgi. Bet bieži vien rodās tāda doma, bet es zinu labāk, bet es gribu šoreiz tā darīt, nevis kā ir labi. Es darīšu pēc tā vecā ieraduma. Un tad bieži vien jātopās, vai kaut kas dur, kaut kas sāp, jāiet pie ārsta, jāiet meklēt kādu palīdzību. Bet arī tad, kad mums ir kāda problēma un mēs zemes ārstu ieteikumiem pievienojam lielā ārsta ieteikumus, tad viņš ir tas kungs, mūsu ārsts. Dievs Izraēla tautu izveda no Ēģiptes, no vergu nama, un tad viņš deva likumus. Tad vispirms Jēzus, un tad likumi. Vispirms glābējs, un tad bija likumi. Un Dievs vadīja Izraēla tautu cauri tuksnesi. Dievs varēja ievest uzreiz Izraēla tautu apsolītajā zemē.
Bet mēs zinām šo stāstu, kad tur bija vēl Izraēla tautas spītība un nepaklausība un tā tālāk. Bet, un līdz ar to viņiem vajadzēja tuksnesī pavadīt ilgāk nekā viņiem Dievs sākotnēji bija iecerējis. Īsu brīdi. Bet tuksnesis priekš Izraēla tautas bija sagatavošanās apsolītajai zemē. Tā bija šķīstīšanās, lai ieiet apsolītajā zemē. Attīrīšanās laiks. Pārdomu laiks. Vajadzēja atstāt tos Ēģiptes ieradumus. Mēs pēc Bībeles varam saprast, ka ar Ēģipti tiek ainota pasaule. Arī mēs dodamies cauri tuksnesim. Tas ir salīdzinājums arī, kā šodien Dieva tauta dodās uz apsolīto zemi, uz jauno Jeruzālemi. Bet mēs esam vēl šajā ceļā, līdzīgi kā Izraēla tauta tuksnesī. 5. Mūzes grāmata, 8. nodaļa un 3. pants. Ir interesants, kas notiek šajā tuksnesī, kas notika ar Izraēla tautu. Un viņš tevi pazemoja, tad Dievs lika tev badu ciest un ēdināja tevi ar mannu, ko tu vēl nepazini un ko tavu tēvi nebija pazinuši, lai liktu tev atzīt, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet ka cilvēks dzīvo no visa tā, kas iziet no tā kunga mutes. Interesanti, kad arī šis Dieva dotais uzturs, tas bija viss aminoskābes, visi vitamīni tur bija iekšā. Tā bija debesu maize. Priekš cilvēkiem tas likās kā gabēns. Mēs arī šeit lasījām, Dievs dāvā iespēju badu ciest. Nesaņemt varbūt visu to, ko varbūt gribētos, lai cilvēks atzītu, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda. No visa, kas iziet no tā kunga mutes. Un šī ir tā raksturvieta, ko kungs Jēzus citē, kad Sātans viņu kārdinā darīt to, ēst un pārvērst akmeņus par maizi, lai apmierinātu savu izsalkumu. Bet paklausot ienaidniekam, nevis darot to pēc Dieva prāta. Mēs arī kā ticīgie, kā Dieva tauta, ejam šodien caur tuksnesi. Un ir labi, ka mēs arī šajā laikā mācāmies uzticēties Dievam un atzīt, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, ka ir labi veltīt laiku, tāds ir ieteikums mums šodien, veltīt laiku lūgšanām, veltīt laiku arī gavēnim, varbūt 1 dienu nedēļā, lai vairāk pievērstos sarunām ar Dievu, Dieva vārdu lasīšanai, lai Dievs mūsos var darboties īpašā veidā un varētu atbildēt uz mūsu īpašajām lūgšanām. Mēs sākumā lasījām šo tekstu. Jūsu miesa ir svētā gara mājvieta. Kur cilvēkam ir
ja mēs iedomājamies svētnīcu, vecajā derībā tur bija pagalms, svētā vieta, vissvētākā vieta. Jautājums ir, kur cilvēkam ir tā vissvētākā vieta? Vai tā nav mūsu sirds? Vai tas nav mūsu Bībelē ar sirdi ir ainots prāts, mūsu izvēles centrs, sirdsprāts? Mēs esam aicināti būt svēti, lai Dievs mūsos var mājot, lai viņš var caur savu garu mājot mūsu prātā, mūsu sirdī. Svētums, tas dod patiesu laimi. Laime nav tajā, vislielākā laime nav Ēģiptē, nav pasaulē. Ik viens, kas ir izgājis no pasaules, ik viens, kas mēs esam pabaudījuši pasaules labumus, kuri dažkārt šķietas aizraujoši, bet ja mēs piedzīvojam to, ko Dievs dod, svētumu, tā ir patiesā laime. Kristus ir teicis, es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un visa pa pilnam. Vai es esmu laimīgs ar Kristu? Vai es esmu priecīgs par arī katru Dieva norādījumu? 1. Pētera vēstule, 2. nodaļa un 9. pants. Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Mēs esam aicināti būt par svētu tautu, Dieva īpašumu, ķēnišķīgi priesteri. Priesteris, kas ir priesteris? Priesteris ir tas, kas kalpo. Dievs mums ir devis kādu īpašu vēsti. Viņš nevēlās, ka mēs to paturam tikai pie sevis. Viņš vēlās, lai mēs dodam to tālāk. Lai mēs esam kā starpnieki starp Dievu un tiem, kas Dievu vēl nepazīst. Lai mēs viņiem līdzdalam. Lai arī pagāni, lai tie, kas netic Dievam, lai arī viņi kļūst svēti. Mēs esam liecinieki šajā pasaulē. Un tādēļ arī Dievs mūs aicina, lai mūsu dzīve ir svēta, lai svētais gars var mūsos mājot. Brīnišķīgi ir uzlūkot svētnīcu. Tur ir daudzas mācības. Un ja mēs sekojam Kristum caur svētnīcu, kur vispirms piedzīvojam vai redzam Kristus nāvi, Kristus lielo mīlestību, ka mēs to pieņemam tālāk aiz šī dedzināmā altāra, tālāk seko mazgājamais trauks, kas simbolizē arī mūsu kristības, mūsu nodošanās Dievam. Kristus mums iet pa priekšu, un viņš aicina, lai mēs viņam sekojam, ka mēs ieejam svētajā vietā, ko mēs tur atrodam. Tur ir galds ar maizēm, kas simbolizē Dievu vārdu. Tur ir lukturis,
kas simbolizē arī Svēto garu. Ka mēs esam aicināti arī būt par gaismu citiem. Tur ir kvēpināmais altārs, lūkšanas. Un tās ir tādas kristiešu disciplīnas, kuras mums dienu no dienas ir jāīsteno, lai mēs pieaugtu Kristus žēlastībā un lai Kristus mūs darītu svētu, lai mēs varētu būt par īpašu liecību šajā pasaulē. Un ja mēs īstenojam šīs disciplīnas, tad mēs topam pārvērsti Kristus līdzībā, un mēs piedzīvosim, ka Dievs mūs dara par jauniem radījumiem, ka mūs pārvērš tajā dienā, kad viņš atnāks. Dievs mūs aicina uz augstākiem un tādiem krāšņākiem standartiem, nekā tie ir šajā pasaulē. Jēzus ir nomiris par mani un tevi. Mēs katrs esam īpaši vērtīgs. Un mums nav vajadzīgs kaut ko lietot, lai it kā padarītu sevi vērtīgākus. Mums nav vajadzīgs arī kaut ko karināt sev virsū, lai mūs padarītu vērtīgākus savās vai Dieva acīs. Dažkārt cilvēki jūtas bezvērtīgi, nevienam nevajadzīgi, piedzīvo dažādas problēmas un grūtības, un tad meklē kādas palīdzošas vai vielas, kas it kā liktu aizmirsties par to, kāda ir dzīves realitāte. Un šodien alkohols un tabaka varbūt jau nav vairāk tās apreibinošās vielas, ko Sātans visvairāk izmanto, lai notrulinātu un padarītu mūsu prātu neefektīvu, lai mums nebūtu tā asā spriešanas spēja. Bet kāds ir mūsu aicinājums? Sātans mums piedāvā daudz un dažādas atkarības un arī šīs visas tehnoloģiskās iespējas, lai tik novērst mūsu prātu no tā standarta, no tā augstā aicinājuma, ko Dievs mums ir devis. Bet ir labi šad tad paskatīties, kāds ir šis Dieva augstais standarts, un to atgādināt. Ja mēs paskatāmies uz Jāni Kristītāju, Dievs vēlējās viņu piepildīt ar savu garu, lai viņš būtu īpašs sūtnis tajā laikā, lai sagatavotu kungam ceļu, Jēzus pirmai atnākšanai. Un tāpēc tika dot skaidri norādījumi jau Jāņa Kristītāja vecākiem, arī pašam Jānim. Jūsu miesa, lai ir svētā gara mājoklis. Dievs ir devis arī skaidrus norādījumus, ko ēst un ko neēst. Un šajā brīdī es negribu tam veltīt to uzmanību, bet Dievs to ir skaidri atklājis, kas ir ēdams, kas nav ēdams. Ja mēs vēlamies ēst gaļu,
kas ir šķīstā gaļa, kas ir tas, ko mēs varam ēst. Bet šodien dažkārt mēs varbūt izvēlamies dzīvot veģetāru dzīvesveidu, bet dažkārt daži saka, un tiek citēts pat svētie raksti, mēs saliekam visu uz galdu, visu, kas mums gribās ēst, un tad mēs pielūdzam Dievu, un tad viss, par ko mēs esam lūguši, tad to mēs varam ēst, jo Dievs to ir svētījis. Varbūt esat dzirdējuši tādas domas, un tas ir patiesībā no Dieva vārda ņemt tā atziņa, ka pielūdzam Dievu par visu un ēdam vienalga, kas ir uz galda. Aizbildnoties, ka tad mēs varam ēst visu, kas ir uz galda, un Dievs to ir svētījis. Bet, piemēram, stāties priekšā tādu ainu, bērni skolas vecumā piesēžās pie brokastu galda, paņem tur visādas saldumus, un tad viņi saka, vēl man iegribējās saldējums. Vecāki gan saka, nē, bērni, izvēlēsimies kaut kas ir veselīgāks, izvēlēsimies to, kas ir veselīgs. Bet bērni saka, mēs esam dzirdējuši, kad cilvēki saka, ja mēs pielūdzam, tad viss, kas ir uz galda, to mēs varam ēst. Tas ir Dieva svētīts. Tad mēs kā vecāki jutīsimies, ka būtībā bērni mūs sāk mānīt, vai ne? Vai sāk kaut kā manipulēt varbūt. Ja mēs ēdīsim holesterīnu un lūksim Dievu svētības, vai tas holesterīns tur paliks mazāk? Netaču, bet dažreiz mums liekas, ka mēs varētu apmānīt varbūt pat Dievu. Galvenais, ka mēs pielūdzam Dievu par visu, un tad tas ir ēdams. Svarīgi ir, kad mēs lūdzam arī pēc Dieva prāta. Un ja mēs izvēlamies to, ko Dievs saka, cenšamies sekot šiem norādījumiem, tad tā būs liela svētība. Bet ja mēs izvēlamies sekot varbūt pasaules kādiem standartiem, rietumu, pārticīgai diētai, tad nevienmēr tā noved pie labas veselības. Vēlos citēt kādu citātu no liecības draudzēji, 9. sējums, 160. lapspuse. Miesas veselība jāvērtē kā ļoti svarīga pieaugšanai žēlastībā un līdzsvarota rakstura iegūšanai. Pienācīgi nerūpējoties par kuņģi, tiek traucēta godīga, morāla rakstura veidošana. Smadzenes un nervi ir cieši saistīti ar kuņģi. Kļūdas ēšanā un dzeršanā izraisa kļūdas domāšanā un rīcībā. Šie vārdi ir rakstīti pirms vairāk nekā 100 gadiem. Bet zinātne šodien tieši to apstiprina. Kad mūsu fiziskais ar garīgo ir ļoti cieši saistīti.
mūsu smadzenes, mūsu domāšana, mūsu nervi ir cieši saistīti ar kuņģi. Tas, ko mēs ēdam. Vēl tālāk ir teikts, visi tagad tiek pārbaudīti, vai esam kristīti Kristū. Un ja mēs darīsim savu daļu, šķiroties no viss, kas mūs varētu vilkt uz leju, un izveidot tādus, kādiem mums nevajadzētu būt, tad saņemsim spēku pieaugt Kristū, kas ir mūsu dzīvais vadonis, un mēs piedzīvosim Dievu pestīšanu. Vienīgi saprātīgi izturoties pret veselīgu uzturu pamatlikumiem, mēs varam tikt pilnīgi atmodināti, lai ieraudzītu nepareizās diētas radīto ļaunumu. Tie, kuri saskatījuši savas kļūdas, būs drosmi mainīt savus ieradumus, pārliecināties, ka reforma prasa cīņu un lielu neatlaidību. Bet kad reiz būs izveidota pareiza garša, viņi atzīs, ka barība, ko tie agrāk uzskatīja par nekaitīgu, lēnām tomēr noteikti liek uz pamatu gremošanas traucējumiem un citām slimībām. Jā, tas ir mūsu fiziskais, tas, ko mēs ēdam, iespaidot to, kā mēs domājam. Un droši vien arī jūs esat piedzīvojuši to, un tā ir arī cīņa, par ko es cīnos, lai neiestu pa daudz. Jo bieži vien tad, kad mēs kārtīgi pēdam, un man liekas tik garšīgi garšo, vēl varētu paņemt. Un tad, kad mēs tā esam labi pēduši, kas notiek ar mūsu prātu? Mums liekas, mums jāiet atpūsties, varbūt pagulēt, bet mūsu prāts vairs nestrādā tik asi. Protams, mums ir jāēd un vairākas reizes dienā, bet ir labi, ka mēs varam ievērot arī ar disciplīnu vai sātību. 1. korintiešiem 6. nodaļā 12. pants. Viss man ir atļauts, bet ne viss der. Viss man ir atļauts, bet nekas nedrīkst mani kalpināt. Ja kāda lieta jau mani sāk kalpināt, tad vajadzētu jau būt tādam brīdinājumu signālam vai ieslēgties kā pie luksofora sarkanai gaismai. Viss ir atļauts, bet ne viss der. Arī šajā pašā grāmatā liecības draudzēji ir rakstīts, Dievs prasa, lai viņa ļaudis pastāvīgi iet uz priekšu. Mums katrā ziņā jāsaprot, ka izdabāšana ēstkārei ir vislielākais kavēklis garīgai pieaugšanai un dvēseles svētošanai. Neskatoties uz visu mūsu veselības reformas atzīšanu, daudz no mums ēd nepareizi. Izdabāšana ēstkārei ir fiziskā un garīgā vājuma galvenais iemesls, un lielā mērā ir arī nespēka un priekšlaicīgas nāves iemesls. Lai katrs cilvēks, kas ilgojas pēc gara skaidrības, vienmēr atceras, ka Kristū vienmēr ir spēks valdīt pār ēstkāri. Dažreiz liekas, kāpēc es esmu tik nespēcīgs? Kāpēc? Un, pirms kādu laiku arī man nācās saskarties ar veselības problēmām, arī ar gremošanas problēmām un ar kuņģa problēmām, un liekas,
ka patina to filmiņu apakaļ, kāpēc, kur tas tā ir nonācis, kāpēc tas tā ir izveidojies. Par daudz stresa, par daudz ēsts. Un tad ejot pie ārsta, ārsts saka, vajag ēst mazāk, vajag ēst. Tā, ka vēl gribās. Tad beigt. Un liekas, bet pagaid, es to kaut kur esmu dzirdējis. Kaut kur to es esmu lasījis. Arī Dievs savai kalponei Elenai Vaitai deva tieši tādu norādījumu, ko līdzdalīt cilvēkiem. Bet dažreiz liekas, ka bet es šoreiz es gribu tomēr tā, kā es gribu. Un tā stūrgalvība dažkārt uzvar. Bet ir brīnišķīgi apzināties, ka Kristū vienmēr ir spēks uzvarai. Un Dievs mūs aicina uz svētu dzīvi, uz to, lai Dieva gars mūsos var mājot. Kungs aicina kristiešus veselīgi ievērot veselīgos ieradumus. Cilvēka dabā ir pārspīlēt. Un ceļam abās pusēs ir grāvji. Radikāli grāvji. Jo cits domā, ja es ēdu pa daudz, tad labi, es ēdīšu tikai vienreiz dienā. Pārējo laiku gavēšu. Bet Dievs uz to mūs neaicina. Jā, var būt kāda diena nedēļā, kad mēs atturamies pavisam vai lietojam varbūt pavisam vieglu uzturu. Ir arī dažādi gavēņi, kas palīdz mums arī attīrīties fiziski, bet galvenais jau koncentrēties uz Dievu spēku, uz Dievu palīdzību. Kristietību varētu nosaukt par pašu saprātīgāko reliģiju. Tā pārveido cilvēku, viņa domāšanu, kas pieņem pavisam citu dzīves veidu. Kristietim ir iespējams valdīt pār savām tieksmēm, kaislībām. Īsts kristietis seko apstulim Pāvilam. 1. vēstule korintiešiem 9. nodaļa un 27. pants, kur rakstīts, un es norūdu un kalpinu savu miesu, lai citiem sludinādams pats nekļūtu atmetams. Mēs visi, un šeit apstults Pāvils to sasaista, ka mēs visi esam tādā tā kā skrejienā. Skrejienā, lai saņemtu goda balvu. Kas ir mūsu goda balva? Tās ir debesis. Tā ir dzīve kopā ar Kristu, kas var sākties jau šodien. Bet tā kā sportisti zina, ka ir vajadzīga disciplīna, lai nonāktu līdz mērķim, lai nonāktu pēc iespējas ātrāk pie mērķa, ir vajadzīga laba disciplīna. Šogad pirmo reizi piedalījos slēpošanas sacensībās savā mūžā. Domāju, jāpamēģina, kā tas ir. Tas bija Madonas slēpojums,
Un ziniet, jā, es pārdomāju arī šo tekstu, kad gatavojoties arī šīm sacensībām, es pārdomāju, un īpaši tajā dienā, ko es ēdu, kā es ēdu. Pirms tam arī bija pastāvīgi arī tāda trenēšanās, lai es vispār saprastu, vai es varu nobraukt to visu. Treniņš ir vajadzīgs, disciplīna ir vajadzīga. Lai piedalītos šīs zemes, varbūt kādās netik nozīmīgās sacensībās, kur nu vēl, ja mēs apzināmies, mēs esam šajā skrējienā uz debesu mājām. Un kad mēs piedzimstam no augšienes, kad mēs nākam pie Kristus, nododam savu dzīvi viņam, mūsu prātu un gribu pārvalda svētais gars. Un vienīgi Kristus spēks spēj pārvaldīt vai pārveidot sirdi un prātu. Romiešu vēstule 8. nodaļa, 12. un 13. panti. Tātad, brāļi, mūs vairs nekas nesaista ar miesu, ka mums būtu jādzīvo pēc miesas. Jo, ja jūs pēc miesas dzīvojat, tad jums jāmirst, bet ja jūs gara spēkā darāt galu miesas darbībai, tad jūs dzīvosit. Ko tas nozīmē? Vai mums kaut kā sevi jāmērdē vai jānonāvē? Nē. Kristietis, kas dzīvo pēc Dieva vārda, kas pieņēmis svēto garu, Kristus spēkā pārvar katru grēku, kas kaitē viņa ķermenim. Viņš Dieva žēlastībā izravē jebkuru sliktu ieradumu, kas runā pretī viņa ticībā pieņemtajam veselīgajam un laimīgajam dzīves veidam. Mūsu gatavošanās dzīvei debesīs nozīmē pakāpenisku līdzināšanos Kristum. Līdzināšanos Kristum arī ieradumos. Un ir labi pārdomāt, kādi bija Kristus ieradumi. Arī, kas saistās ar veselīgu dzīvesveidu. Vēl kāda atziņa no šīs grāmatiņas soļu uz personīgu atmodu. Dzīve svētajā garā ļoti palīdz mainīt dzīvesveidu. Mums ir vajadzīga informācija par veselīgu dzīvesveidu, kas saistīta ar spēku mainīties. To saka Dons Makintošs, viens no mūsu draudzes arī ārstiem. Mēs varbūt jau daudz ko zinām, bet dažreiz saprotam, man vajadzīgs spēks, lai es kaut ko savā dzīvē varētu mainīt. Arī kāds veselīgu dzīvesveidu direktors ir teicis, mūsdienu patiesā vajadzība nav tikai izglītošanās veselības jomā, mums ir pietiekama informācija. Un tiešām informācija, man liekas, tā kā šodien, es domāju, ir tik pietiekama par veselīgu dzīvesveidu. Protams, vēl mēs varam izpētīt un izpētīt. Bet viņš saka, tas, kas ir vajadzīgs saņemt spēku mainīties, lai šo informāciju izmantotu praktiskajā dzīvē. Kā saņemt spēku mainīties? Tas ir ikdienas lūkšanas. Ikdienas pavadīt laiku ar Dievu, lūgt pēc svētā gara piepildījumu.
vēl kāda atziņa. Izglītība veselības jomā nav vienīgais medicīnas misionāra darbs. Izglītība veselības jautājumos nesniedz dziedināšanu, tāpat kā Dieva likums nesniedz pestīšanu. Lai īstenotu veselīgu dzīvesveidu vai saņemtu pestīšanu, ir nepieciešams Dieva pārveidojošais spēks. Un tas ir Dieva spēks, tas ir svētā gara spēks, ko viņš vēlas, lai mēs pēc tā lūgtu, ikdienas. Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. 1. Jāņa 3. nodaļā rakstīts: mēs zinām, ka, kad tas atklāsies, mēs būsim viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir. Katrs, kam ir šī cerība uz viņa, šķīsta sevi pašu, kā viņš ir šķīsts. Mēs tuvojamies mājām, mēs tuvojamies apsolītajai zemei. Dievs aicina, lai mēs lūgtu īpaši pēc svētā gara spēku, lai varam īstenot dzīvē to, ko Dievs mums atklāja. Par labu esam, lai mēs būtu laimīgi. Ja vai jūs nezināt, ka jūsu miesa ir svētā gara mājoklis, kas ir jūsos un ko jūs esat saņēmuši no Dieva un ka jūs nepiedarat sev pašiem, jo jūs esat dārgi atpirkti, tad pagodiniet Dievu ar savu miesu. Dieva griba ir, ka mūsu dzīve ir svēta. Dieva griba ir, ka mēs atturamies no neveselīgā un izvēlamies veselīgo. Ka mēs sekojam tam, uz ko Dievs mūs aicina. Vai tā ir mana vislielākā vēlēšanās, lai mana dzīve būtu svēta un ne tikai lai es būtu svētāks, bet lai mana dzīve vēl vairāk būtu par svētību citiem šajā pasaulē. Ja tā ir arī tava vislielākā vēlēšanās, tad lai Dievs mums palīdz un sirsnīgi lūdzam pēc spēka, ko Dievs jau ir apsolījis. Un lai viņa spēkā uzturam šo mājokli, ko viņš mums ir uzticējis un dāvājis, Dievam par godu un par lielu, lielu svētību mūsu apkārtējiem cilvēkiem. Un lai tad, kad viņš nāk un kad viņš drīz nāks, kad viņš mums var dot šo pārveidoto, jauno miesu, kā uzticīgiem viņa namturiem, kā uzticīgiem viņa kalpiem. Lai Dievs mūs svētī ar savu spēku, ar savu garu. Jūs taču ziniet, ka mūsu miesa ir svētā gara mājoklis, ka mēs to esam saņēmuši no Dieva un ka mēs nepiedaram sev pašiem. Tad pagodināsim Dievu ar savu miesu, ar visu, kas mēs esam. Lai Dievs mūs svētī. Āmen.